grūts. No, atcerēties visu uzdevumu secību. Jā, uzdevumu secību, jā. Lasīt uzdevumus vairākas reizes, lai saprastu un pareizi saprastu, ko cilvēki tiesneši domājuši. Bija interesants ļoti tas baložu kāju posms. Tas bija ļoti interesants, kad vajadzēja palauzīt galvu. Bet visumā bija ļoti, es biju domājis, ka būs tāds neinteresantāks Rīgas posms, bet īstenībā izvērtās tāds salīdzinoši tāds interesants un aizraujošs. Tas, ka uzdevumi daudz interesanti. Jā. Nebija tikai tāds malcamais gabals. Pārsteigums bija te sākumā, kamēr līdz Krasmalai vajadzēja tikt, un mums sanāca tā kā ar Kasparu kopā caur tirgu izskriet. Cilvēki iepirkās, tur normāli kaulējās, viss notikās maisiņi, mēs tur lavierējām. Uz ātro, jā. Somām iepirkumu. Mazliet bija izbrīnījušies. Vien brīdi pat līgās, ka līdās arī policists sāks pievienosies mūsu skrējiem. Vienkārši mums pakaļ paskries. Izstījās bišķi pēc zagļiem, no kaut ko. Salasīties un tā. Tas bija tāds labs. Labi, nebija tārpas rokās. Forši bija, ka tā varēja arī atsveidzināties pa laikam. Nav pat tā Ieniet ūdenī. Jā, vai pāroca. Jā, vienreiz pēc sanāca no laivas. Tā kā lecu laivā iekšā, bet uzlec uz malas un tā kā sanāca viņš papeldēt. Tas bija tāds. Smuks brīdis. Meitenes novērtē pozitīvi to. Visiem patikās visām laivām, kas bija apkārt. Bijām tādās vietās, kur līdzinieces es neesmu bijusi. Lucavas sala, Zaķu sala. Bija vispār fizisks smags arī. Diezgan daudz sanāca. Diezgan pagarš, 11. sākām. 7. pāri 7 beidzām. Bet bija jādomā. Bija vietas, kur mēs nesapratām, kur mums vispār jāiet, kas mums ir jādara. Pasēdējām, padomājām. Interesantas kārtas bija. Tāds. Nekas neizdarām šoreiz nebija. Jā. Arī tur varēja pārlīst, tur augšā. Daugavā bija lieli viļņi. Jā, arī Vispār mēs izbaudījām, mums patika. Tiešām.